Labdien, godātie eksperti! Iedomājamies, katrs noteikti ir bijis tādā situācijā. Ir jauka diena, esam nobridušies pa pļavu, kur ir daudz puķu un nebeidzam vien aizpildīt anketu. Tad nonākam mežā un tās kritalus un tie vecie koki un tievāki un resnāki. Un tad beidzot ir klāt pēcpusdiena, tā kā šai brīdī gandrīz. Un domājam, saldā ēdienam atstāsim to piekrasti. Jūra, mēs nonākam jūras krastā, drusciņi atslāpsim, uzelposim. Kas tur piekrastē? Viss skaidrs. Un tagad izejam un skatāmies. Kas tur ir? Tā kā pludmali jāraksta, jā? Nē, tā kā to jūras mēslu tā kā daudz, tā kā būs sanesumi, tā kā viengadīgi augi pavīd. Paejam tālāk, nē, tā kā embrionālā kāpa tomēr. Kur ta Tur pie meža kaut kādas sunas un ķērpji vēl pavīd. Tak laikam arī pelēkā kāpa. Velkam ārā, skatāmies. Ak, Dievs, jau saule riet, jau klāt vakars, un mēs knapi jau skrienam ārā atkal uz to pašu meža pusi, un līdz jūrai neesam tikuši. Un tā tas noteikti ir bijis nevienam vien, un tāpēc tiešām liekas, ka tās lietas, kas šķietam, liekas vienkāršas, varbūt nevienmēr ir tik saprotams. Ņemot vērā to, ka pie jūras mēs nonāksim šai mirklī, kad mēs esam, es sapratu, ka visiem ir skaidrs, kas ir mērķa platība, kas ir mērķa kvalitāte, kā pie tās nokļūst un tā tālāk, un ka par to gari vairs, laikam tā kā jau būtu nepieklājīgi runāt. Un tāpēc es domāju, ka, ko varētu tiešām pateikt un nepateikt, bet vēlējos, lai jūs liktu aiz auss un varbūt tiešām atcerētos, kas jums varētu noderēt turpmākajā darbā, jau varbūt šodien pat, un rīt un parīt. Un proti tie ir jautājumi tiešām par to, kā es varu iesaistīties un kāds man vispār sakars ir ar mērķa platību, ar šīm potenciālām platībām un tā tālāk. Lai gan tur jau jūs visi esat iekšā, vairāk vai mazāk. Kāds man sakars ar tā saucamajiem algoritmiem, par ko te visi tagad te runā, jā? Un vai tiešām es arī ar to nodarbošos? Un tad vēl, protams, ar biotopu kvalitāti. Kā man to tiešā darbā izmantot? Un neapšaubāmi, ka pirms mēs ķeramies tam visam klāt, skaidrs, ka es arī nevaru neskart šo jautājumu, pirms tiem 3 punktiem ķeros klāt, proti par datiem. Un neaizejot vispār sīkumos, es tomēr gribu teikt, ka dati neapšaubāmi. Tāpat kā jebkurā citā biotopu grupā, arī runājot par jūras piekrastes biotopiem un virsājiem, tie ir tas pamats. Ko mēs sēsim, tas arī tad būs, jā. Tātad, bez tiem nekā. Un kas ir varbūt tas, kur mēs vēl varētu savu roku pielikt? Protams, ka šobrīd ir tas labākais, kas mums vispār ir bijis valstī. Apjoma ziņā, kvalitātes ziņā, bet joprojām, lai arī kā tas būtu, skatos varbūt kādas personas, kā saka, virzienā, varētu padomāt, ka mēs varētu pabeigt biotopu kartēšanu pilnvērtīgi arī piekrastē, jo skaidrs, ka vairākas teritorijas bija pilnīgi ārpus dabas skaitīšanas, paldies Īrisai, dabas pārvaldei, ka pagājušajā gadā tapa nokartēta Užava, arī Ovīšu daļa no Ovīšiem, bet Bernāti, Ziemupe, kas bija pirms dabas skaitīšanas, un vēl atsevišķas teritorijas vienkārši nav kartējuma, un nav šo datu mums arī. Un tās ir būtiskas teritorijas, tā kā, nebūtu slikti, jā, ja tas būtu. Nebūtu slikti, ka mēs arī kaut kā tos biotopus, kas ir starp jūru un starp sauszemi, kā lagūnas, piemēram, tās ir, bet to nav nekur.
jūrai tā kā ne, un sauszemē arī nebija, vai ne? Sauszemē skaitīšanā mēs nekartējām. Un tātad tas nebija. Un tas arī paliek ārpus datiem. Tad vēl nākamā problēma. Tā ir tāda pavisam tāda nopietna. Un proti varbūt ir dzirdīgas ausis šajā auditorijā, un tuvākajā laikā, pat ļoti tuvākā laikā, varētu kaut kā tapt sakārtots jautājums, kur mums sākas jūras un sauszemes natūras un kur beidzas. Jo varbūt kāds no jums kartējot Engurē, Randos, ir domājis, ka viņš kartē, jā, Engures ezera dabas parkā, Randu dabas liegumā, bet nekā. Jūs kartējāt jūras teritorijā. Un šie biotopi, kā pelēkās kāpas Engurē, piemēram, neskaitās pie Engures ezera dabas parka. Tās ir jūras teritorijā, vai atkal neskaitās nekur. Un tāpēc, mana dziļa pārliecība ir, ka mainot šo robežu, šīm teritorijām, kas ir jūras krastā, tā robeža būtu vēlama, drusku to jūru pieķert klātai sauszemē. Staigās mums tās pludmales šurpu turp, un citādi mēs galā netiksim. Tā robeža būtu jāmaina, bet tie jau ir tādi nopietnāki dokumenti, to mēs nevaram ar rokas mājienu tā vienkārši izmainīt. Tad vēl, protams, jautājums, tas tāds, no pētnieku viedokļa saskārāmies arī, kur tad sākas, kur beidzas piejūras zemiene, ādaži, virsāji, arī, mežainās kāpas. Uz papīra labi, tādā mērogā mēs skatāmies kādu problēmu, bet kā nonākam jau līdz poligonam, nonākam dabā vēl jau vairāk, tās skaidrības gluži nav. Vai tā ir tā piejūras zemiene vai nē, vai tās ir piejūras kāpas, vai tomēr kaut kas cits. Un tad, protams, paliekam mēs paši. Katrs ar savu bagāžu, ar savu izpratni, pieredzi, un mans dziļākais novēlējums būtu tiešām, ka jau šā gada varbūt pavasarī, vasarā, mēs tiktos pieredzes apmaiņā kaut kur piekrastē, jo tā izpratne mums par to, kas ir kas un kas tur notiek, vēl jau vairāk par procesiem, ir gaužām dažāda. Un tad tā datu kvalitāte ir tāda, kāda ir. Un tagad par šiem 3 punktiem, kurus gribētu mazliet ieskicēt, un liekas, ka tur jums tiešām uzreiz sava roka jāpieliek, proti. Pirmkārt, tās ir mērķa platības. Tātad esošā platība, jā, mēs nokartējam to, kas jau atbilst tiem kritērijiem, un otrkārt mēs runājam par šīm potenciālām platībām. Šobrīd potenciālās platības ir noteiktas gan lagūnām, gan pelēkajām kāpām, gan arī iekšzemes kāpām, gan arī virsājiem un slapjiem virsājiem. Un šeit kā piemērs, kāda tie kritēriji ir bijuši pelēkām kāpām, piemēram. Ja ir jūras krastā, es skatos, ir teritorija, nav biotopa, neatbilst tiem kritērijiem esošiem tagad, ja. Ir blakus vai, salīdzinoši netālu, ir esoši jau biotops pelēko kāpu, tā tad ir pietiekami daudz arī, to sugu, teiksim, sugu sēklu banka, ja. Bet teritorija ir aizaugusi, vai tie ir krūmi, vai tās ir graudzāles, kādas ekspansīvās, galīgi nav tas, ko mēs gribētu. Un vēl citi kritēriji varētu būt. Tad, lūk, šādu teritoriju mēs attiecinām uz potenciālo. Un kaut vai, lūk, attēlā redzams ir Papes dabas parks, un te es skatos dabas parka plānu izstrādātāju virzienā, kas ir sācies, es saprotu. Un tad, lūk, viena teritorija starp Bāku un kanālu ir tā, kuru šā projekta ietvaros mēs jau esam nodefinējuši kā potenciālo biotopu, kas piekļautos klāt esošai pelēkai kāpai un veidotu mērķa platību. Tātad šī potenciālā platība, lūk, šeit iezīmēta ar tādu sarkanu līniju, un dzeltenais tas viss jau ir esošie kāpu aizsargājumie biotopi. Tādā veidā, lūk. Tas būtu it kā vienkārši. Un faktiski, ja mēs tā padomājam,
gandrīz katrs no mums jau ar šo lietu sen jau nodarbojas. Tikai tagad šā projekta ietvaros tas ir nosaukts citos vārdos. Jo visi, kuri ir šā vai tā iesaistījušies biotopu apsaimniekošanā, tur, kur mēs atjaunojam biotopus, tās jau ir tās potenciālās platības. Un būtībā tagad gatavojoties šim semināram, es kaut kā nejauši faktiski uzdūros pirms 20 gadiem, kad mēs citā laifā, piekrastes laifā, uzdrošinājāmies atjaunot priekškāpu un pelēko kāpu randos, kas bija pilnībā aizaugusi ar klūdziņu kārklu, un tad, lūk, šeit aizaugums redzams. Un vienkārši tika novākts apaugums un viss uzarts tādā kārtīgā dziļumā, kārtīgi. Likās šausmas. Pirmie gadi, kad aizbraucu, tur likās, ak Dievs, kas tas vispār tur notiek, ko mēs darām. Un pēc dažiem gadiem izveidojās labas kvalitātes tiešām priekškāpa un pelēkā kāpa. Tā kā tā jau ir tā bija potenciālā platība un tagad ir biotops. Un kur vēl jūs varētu saskarties? Faktiski jautājums jums, kā jūs domājat? Lūk, šeit saulkraste, centrālā daļa. Šis būtu kāds no potenciāliem biotopiem. Atcerieties, ko Agnes jums mācīja no rīta, jau tas puses stāstīja. Viens ir tas, ko mēs izdomājam, jā, tur var būt tas. Otrs ir jāskatās, cik reāli to visu ir izdarīt. Un vai tiešām tajā vietā mēs varam atjaunot reāli un pēc tam apsaimniekojot uzturēt, vai tas biotops būs paliekošs. Un, protams, jāskatās, cik arī tas būtu svarīgi, vai tajā vietā tas būtu svarīgi vai nē. Un lūk, tas ir jums uzdevums mājām, tad jūs paši varēsiet risināt, kur kā to veidot vai nē, vai noteikt vai nenoteikt. Šobrīd nav noteikta, bet vārds jums, ko jūs par to domājat. Un tālāk nākamais, tātad viens būtu par potenciālām platībām. Nākamais ir par to, kā tad tapa izstrādāta tā metode, kā novērtēt biotopu piekrastes virsāja biotopu kvalitāti. Un līdzīgi kā jau citās biotopu grupās, tur ilgi, sūri un grūti tapa meklēti tie labākie, objektīvākie vērtējumi, tie ceļi. Un sākumā bija vienas metodas, pēc tam to pārmainot, skatot tos datus, kurus var izmantot, tiešām reāli izmantot, tad nonāca pie tāda cita risinājuma, atšķirīga, kā bija sākotnēji, un proti tas risinājums ir tāds, kas balstīts ir uz atlases principu. Un, it kā jau ļoti, ļoti vienkārši, tikai visur ir svarīgi ir tas, kādi ir dati, izejas dati. Un tātad ir šie dati pēc vienas indikātoru kopas, es vienu piemēru pēc tam parādīšu īsi, atlasām visus poligonus, un ja tie atbilst tātad, šiem kritērijiem, tātad mums ir grupa ar poligoniem sliktā kvalitātē. Tad ir otra indikātora grupa no atlikušajiem poligoniem, ja atbilst, tad ir nepietiekama kvalitāte. Tad tie, kas paliek, vēl darbojas nākamā indikātora grupa, kopa, un ja tad tiem atbilst, tad mēs nodalām izcilas kvalitātes biotopus. Un tad tie pārējie paliek pie labas kvalitātes. Būtībā šis gals jau ir tas labais gals. Kā pamats izmantoti gan dažādi struktūru, ietekmju, sugu indikātori, pie tiem es tagad nekavēšos, jo piekrastē ir tā, ka tie biotopi ir dažādi, kā mēs visi zinām. Un kopumā tapa izstrādāti 14 algoritmi, tā kā šeit tādiem lieliem soļiem es tikai varu ieskicēt to, kas ir darīts. Viens piemērs, lai būtu mazliet skaidrāk. Tātad, biotops pelēkās kāpas, ar lakstaugiem klāts pelēkās kāpas, ir mums šie, tātad, visa biotopu, to poligonu kopa, un no tiem mēs atlasām, tātad, tos poligonus,
kuri atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem. Šis ir absolūti atvērts, nu tāds, kā saka, jautājums, kur jūs katrs varat ieskatīties. Tas viss ir, vai taps publiskots, ja, un sūtīt savus ieteikumus, uzlabojumus. Un tātad, kaut vai mazs piemērs, ja krūmi un koki, to segums ir lielāks par 60%, tad mēs tālāk nedomājam. Uzreiz slikts biotops. Slikts un viss. Vai ja invazīvās sugas dominē vairāk kā 10%, vai ja nobiras ir vairāk kā 60%, vai ja izbraukāts ir ļoti spēcīgi, tātad spēcīga negatīva ietekme ar -3, tātad tas ir pie sliktā biotopa. No visiem pārējiem, kas paliek, mēs atlasām tos, kas ir jau tā kā labāki. Ja koku krūmu segums 20–60% vairāk, ja? Ja ietekmes šīs ir ar -2 un tā tālāk. Nu, un tad seko lūk tā grupa, kur mēs atlasām izcilas kvalitātes, un te ir jāizpildās visiem šiem kritērijiem. Tā tad ir jābūt vismaz 3 raksturojošām sugām vairāk kā 60% no poligona, ir jābūt attiecīgi, tur tam skaitam tagad nekavēšos aizsargājumām sugām, retām sugām, ir smilšu laukumiem jābūt 5–20% un tā tālāk. Nu, un tad pārējais paliek tās labas kvalitātes biotopi. Un tagad kādi ir tie rezultāti? Pēc šiem algoritmiem kādi izstrādāti? Es tikai tos galvenos akcentus. Tos arī visi varēs skatīt un pētīt, ja būs vajadzīgs jūsu darbam, izstrādājot tagad aizsardzības plānus vai citus darbus veicot. Stabiņš, kas ir tās krāsainais bez svītrojuma, ir valstī, un ar svītroto ir natūras teritorijā. Par pludmalēm, ja skatāmies. Lūk, šeit ar apli apvilktais slikta un nepietiekama kvalitāte. Tātad pludmaļu 2 biotopi, kas ir, tātad un visu kopumā skatāmies, ka pārsvarā dominē lūk šīs nepietiekamās kvalitātes, sliktās kvalitātes biotopi. Par kāpām, primārajām kāpām, ja raugāmies, tur situācija ir vislabākā attiecībā uz embrionālām kāpām, kur ir labas un izcilas, bet savukārt uz priekškāpām, ja skatāmies, tad nav tik labi, ir ar tendenci, protams, proti tendenci, teiksim, arī ja skatās tādā datu griezumā, datu rindā, ka lūk, šī tendence ir uz pasliktināšanos, ka pieaugš šīs sliktās, nepietiekamās kvalitātes biotopi. Vissliktākais stāvoklis ir attiecībā uz tā saucamajiem visiem pelēko kāpu biotopiem, iekšzemes kāpu biotopiem un sausu virsāju biotopiem, kur izteikti ir tieši pārsvarā, var teikt, lielākā daļa biotopu poligonu ir sliktā un nepietiekamā kvalitātē. Un saprotams, ka šie biotopi ir visvairāk atkarīgi no mums, no cilvēka, no adekvāts, tātad pareizes apsaimniekošanas, un tātad šeit pietrūkst. Un te mums ir ļoti daudz darba, tātad liels izaicinājums tieši, tiešām darīt visu, lai tā saglabāšanās pakāpe kļūtu arvien labāka, lielāka. Šie visi algoritmi izstrādātie ir veidoti tā, ka tos ļoti viegli var uzlabot. Katrs no mums, drusku kaut kas jāzina, jā, bet katrs varam iesaistīties. Un varam pielietot viena poligona ietvaros, natūras ietvaros, vai kādas citas teritorijas vienības ietvaros, kā mums tas darbs tiešām, cik tas ir nepieciešams. Un gribētu jūs aicināt tiešām visus ieskatīties šajā metodikā un nekautrēties, sūtīt ieteikumus, uzlabojumus un noteikti veltīt maksimāli, teiksim, maksimāli atbildīgi strādāt jebkurā mazākā darbā, vai tas ir eksperta atzinums, vai tas ir lielāks kāds ietekmes uz vidi novērtējums.
Un, protams, dabas aizsardzības plāna izstrādē ļoti, ļoti atbildīgi pieiet tam un saprast, ka tas, ko mēs uzrakstām, ko mēs saskatām un uzrakstām par katru poligonu, tas viss atspoguļojas mūsu kopējā tajā ainavā, ko mēs sniedzam par stāvokli, biotopu stāvokli valstī, par biotopu stāvokli natūrā. Lai mums visiem veicas kopā. Gaidīšu jūs ieteikumus.